arī nāksies izcīnīt savu valsti. Saīsināts un vienkāršots pagātnes, tagadnes un nākotnes lūkojums. 1918. gadā tika pasludināta 18. novembra Latvija. Vēlāk to Krievija okupēja un ieviesa sociālismu. Sociālisms – tas nozīmē, ka valsts izglīto, valsts ārstē, skolo, aprūpē un sargā. Pilsoņa pienākums ir nerunāt pretī un klausīt. Tos, kuri šo neievēro, iznīcina. Pēc 50 gadiem sociālismā audzinātie saņēmās un pamodās. To viņi nosauc par atmodu un dziesmoto revolūciju. Viņi sadevās rokās un varonīgi stāvēja. Kaut revolūcijās ir varu guvušie un varu zaudējušie, Latvijā viss notika citādi. Krievu tankos un čekas ešelonos atvesto sociālismu neatcēla. Latvijas likums un kārtība neatjaunoja. Ceļmalā stāvošie saglabāja padomju pārvaldes sistēmu, dzēšot divus vārdus – padomju sociālistiskā. Nu vairs nebija Latvijas padomju sociālistiskās republikas augstākā padome, bet tikai Latvijas republikas augstākā padome. Okupācijas pašpārvalde, Latvijas padomju sociālistiskās republikas augstākā padome, kuru vēlēja visi Latvijas teritorijā dzīvojošie, arī okupācijas karaspēks, pasludināja neatkarību. Nu, kļuvām brīvi. No kā nav zināms, ja no kompartijas, tad tā transformējās pārdesmit citu nosaukumu partijās, kuras visas vadīja komunisti. Čekisti kļuva par uzņēmējiem, bet komjaunieši par baņķieriem. Padomju valsts pārvalde saglabājās, padomju likumi ar. Tikai vēlāk tos pielāgoja varnešu vajadzībām un pārdēvēja, bet būtība palika iepriekšējā. Valsts pilsoņiem aizvien nav nekādu tiesību, izņemot reizi dažos gados formāli no pārdesmit komunistu partijām izvēlēties mazāko ļaunumu. Dažu procentu apmērā izveidojās arī nekomunistiskas izcelsmes partīņas, kuras sociālismā augušie neatbalstīja un neatbalsta. Minētie ir tādi paši sociālisti kā citi, jo ir pārliecināti, ka valstī ir jāskolo, jāārstē, bet pilsoņiem jāpielūdz varneši. Līdzībā to varētu ilustrēt ar gultu pārvietošanu publiskajā namā vai gulagā. Teiksi, nav nekāda gulaga, nav nekāda publiskā nama. Mums ir demokrātija, un katra vēlētāja balss ir svarīga. Nestrīdēšos, bet, kad tevi vedīs slīcināt, neaizmirsti skaļi gavilēt. Re, beidzot es peldēšos. Ja neesi pamanījis, tad atgādināšu un uzsvēršu, ka pasaulē nemēdz būt tādas valstis, kuras miermīlīgi bez cīņas tapušas, mainot nosaukumus, stumdot gultas un reizi 30 gados stāvot ceļmalā, nemainot valsts būtību. Parasti šīs maiņas ir asiņainu un smagu cīņu rezultāts, bet mūsu gadījumā nekādas cīņas nebija. Arī Ukrainā nebija, tāpēc nekāda patiesi neatkarīga Ukraina pēc Belovežas garšā lemtā netapa. Tā top šobrīd. Tieši šobrīd Ukraiņi izcīna sev valsti, bet vai izdosies, to es nezinu. Mums arī nāksies izcīnīt savu valsti, bet ir maz ticami, ka cīnīsimies un izcīnīsim, jo vairums konflikta gadījumā izvēlas bēgt, nevis cīnīties. Ir tādi kristieši, kuri uzskata, ka tiem nepārtraukti jālūdz, jāmainās uz augšu un jāatbrīvojas no netikumiem, ļaunuma, skaudības. Bet vairums ir tādi, kuri sludina, ka Jēzus ļāva sevi krustā sist, lai viņiem vairs nekas nav jādara, tikai jātic, jo Jēzus mūsu grēkus izpirka un mums nav jāmainās. Vairums latviešu tic, ka pietiek ar karogiem pastāvēt ceļmalā un lieta darīta. Taisnība ir augšām cēlusies. Mēs gribam pļaut to, ko neesam sējuši.